5. martā sieviešu dienai veltītā tirdziņā Āgenskalnā, Kalnciema kvartālā notika pirmā Latvijas Mākslas akadēmijas jauno talantu darbu izstāde un pārdošana. Kalnciema kvartāls jau pēdējā laikā ir izgājis savu restaurācijas procesu un pamazām tiek apdzīvots. Jau otro gadu, katru otro nedēļu mums notiek tirdziņi. Vasaras vakaros notiek daudz un dažādi koncerti, un Kalnciema kvartāls jau Pārdaugavā vai pilsētas mērogā ir ieņēmis tādu kā mazu kultūras centra nozīmi. Jā, tā kultūra, tas ir, būtībā mums ir tirdziņš, bet mēs mēģinām ap to tirdziņu visu pasākumu vilkt kaut kādu, šodien, teiksim, ir atklāšana izstādē Latvijas Mākslas akadēmijas studentu izstāde, kur var apskatīties skaistas bildes, kā arī viņas iegādāties. Un tā katru reizi mēs mēģinām caur šo varbūt to vienkāršo tirdziņu schēmu pievienot klāt kaut kādu pienesumu no kultūras jomas. Socializēšanās, manuprāt, tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst. To mēs mēģinām kaut kādā šādā veidā aktivizēt. Šeit notiek pirmās mākslas medības, kas ir sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, studentu darbu, izstāde un arī pārdošana. Piedalās apmēram kādas 100 gleznas, un arī grafikas ir pārstāvētas, un studenti, sākot no 4. kursa, ieskaitot doktorantūru, jaunie talanti, zināmi, mazāk zināmi, un ir unikāla iespēja apskatīties šeit gleznas gan vīna veikalā, gan arī mājā aiz ābēdārza. Un jo ātrāk atnāk, jo labākas gleznas var arī iegādāties. Ja cenas ir pieejamas, ir daļa darbu, kas ir tiešām par draudzīgām cenām, tur, piemēram, 15 latiem uz augšu. Ir arī, protams, daži darbi, kas ir dārgi. Un tad vēl izstāde notiek līdz 30. martam. Tas ir domāts kā pirmais pasākums un turpināsies arī. Pēc tam būs uzglezināti jauni darbi, tad vēl būs jauns. Es domāju, ka tā ir glezna, kas ir ļoti laba šim gadu laikam. Viņa arī saucās Sauļošanās sniegā. Es domāju, ka tas īstenībā parāda to šī brīža izjūtu, kad cilvēkiem tā ziema garā nogurdinošā ir bišķiņā apnikusi un gribās sauļoties. Sauļošanās nav iespējama kā tikai sniegā. Tā kā, es domāju, atbilst šī brīža izjūtām. Dārgi bija? Viņa nebija tik dārgi. Viņa maksā 50 centīmus. Man liekas, ka arī ļoti laba cena. Atkal klāt ir kārtējais Kalnciema burvīgais tiešām tirdziņš. Tiešām prieks par šo lielisko tradīciju, kas ir ieviesusies pēdējā gada laikā, un man liekas, to katrs novērtē. Un šis pavērsiens ar mākslas tirdziņu man īpaši uzrunā, jo esmu liela jarmarkas fana. Redzu arī, ka šeit pavīd daži darbi no jarmarkas. Un tas ir lieliski, jo šeit viņiem ir vieta, kur dzīvot, jo tur viņi visi ir lielās čupās, līdz ar to viņas ir sarežģītāk uztvert. Darbi ir ļoti dažādi. Jāatzīst, es gaidīju pieņemamākas cenas, bet tas ir droši vien arī kā katram, man kā studentei. Varbūt vēl nav pa manam, bet ir daži darbi, kas uzrunā noteikti, kur arī iedvesmo, un kas vēl tāds, lieliski atmosfēra kā vienmēr. Tā kā noteikti nāciet, ja jūs vēl neesat atnākuši. Un es gaidu Andeli Mandeli arī Kalnciema tirdziņā. Par vienu skāļu otras skaļa.